Sveiki, man sauc Ingūns Stauģis. Strādāju Valdmārpils vidusskolā, 1. gadu par skolotāju palīgu, un tagad mums ir 9. marts. Tātad tas nozīmē, strādāju jau 2. semestri. Darbs man ļoti patīk. Darbā primārais man varētu ir darbs ar vecākiem, lai vecāki beidzot arī sāktu pievērsties skolai, līdz ar to arī bērniem uzlabojās kontakts ar skolu. Mans tiešais darbs ir, principā, ļoti strādāju individuāli ar čigānu meitenītēm, kas man ir klasē, lai spētu izsekot līdz vielai. Kas vēl bija? Kas ir vieglāk strādāt ar bērniem vai ar vecākiem? Ar bērniem ir vieglāk strādāt, jo ar vecākiem tomēr ir vēl tas vecais princips skola, nav man īpaši vēl vajadzīga. Tāpēc ir, lai iedrošinātu vecāku, ka ir skola vajadzīga, tas ir tas grūtākais, jo bērnam ir izstāstīt vieglāk nekā vecākam. Principā bērni ir ļoti gudri, tikai tas, ka viņi nav gājuši, diemžēl, bērndārzā ir mazlietiņ uzvedībā atspoguļojās, jo nav galda kultūras, ko bērndārzā iemāca. Un tas pats arī nav kontakts ar pārējiem latviešu bērniem, kas klasē ir. Kas ir tās lietas, kas tie bērniem visvairāk jāpalīdz? Visvairāk ir jāpalīdz ar burtiem un rēķināšanu. Jo, ja viņiem saka burtiņš A, pieņemsim, viņiem parāda elementāru lietu, pieņemsim ābols, viņi saka čigāniski fabuj, bet tas jau ir uz burtiņu. Un tas, ka vienkārši nav vārdu krājums latviešu valodā. Vai daudz jātulko no čigānu valodu uz latviešu? Jāsaka tā, ka, ja godīgi nemazām nav daudz jātulko. Ir lietas, ko viņi saprot, bet viņi paši nemāk izteikt. Saprast viņi saprot, bet viņi, diemžēl, nemāk izteikt. Protams, naudu skaitīt matemātikā māk, bet, kad jāskaita cipariņi, tad nemāk. Tā, kas ir tās lietas, kas tev pašam vislabāk patīk un padodas darbā ar bērniem? Vislabāk man patīk, jāsaka tā, individuālais darbs ar bērnu, jo tad tu tiešām sajūties, tā, ka tu viņam palīdzi, jo pēc tās mācības stundas, kur es ar viņu nostrādājos individuāli, kad viņš ir kaut ko iemācījies, tu sajūti vienkārši gandarījumu. Un tas ir pats lielākais prieks, ka tu esi kaut ko iemācījis. Vai ir kaut kas mainījies, kopš strādā par skolotāju palīgu? Un kas ir tās lietas, kas ir mainījušās, ko tu redzi? Vairāk ir mainījušies tieši čigānu bērnu vecāku attieksme. Viņi daudz vairāk uzticās, ka ir kaut kāda problēma, viņi droši griežās pie manīm un jautā. Un tas ir ļoti daudz, jo viņi, kad kaut ko nemāk, viņi nekaunējās un droši jautā to. Un ko tu sev novēlētu kā skolotāja palīgam? Sev, jāsaka tā, izturību, gribas spēku un tieksmi izaugt un mācīties un iegūt vēl daudz jaunu zināšanu, lai tās var dot tālāk. Ko tu gribētu mācīties? Mācīties ir 2 varianti. Septembrī sāk mācīties uz pirmsskolas skolotāju vai sākumskolas skolotāju vai iet uz deju un ritmikas skolotāju. Tātad vienalga skolotājs. Skolotājs, jāsaka tā, mana mamma jau ir gandrīz 30 gadu pieredze skolotājs. Tad laikam iešu mammas pēdās un arī būšu skolotājs. Tad lai tev veids. Paldies tev.